Sveiki, bērni! Kā jums iet? Es šodien pie jums atnācu ciemos atkal ar jaunu spēli. Bet pirms mēs sāksim, es gribu jūs iepazīt ar savu draugu. Draugs, kur tu esi? Čau, bērni! Es esmu Ezītis. Lūdzu, paceliet rokas, kam garšo saldējums. Kas zina, kā spēlēt futbolu? Kam mājās ir kaķis? Kam garšo makaroni? Kurš valkās vārkus? Kurš šodien ēda putru? Un tagad paceļ roku tikai meitenes. Paldies! Un tagad zēni! Cik ātri un raiti jums gāja? Jūs zināt, paskatoties uz Ezīti, es izdomāju spēli. Sadarbības diegs. Es ceru, ka jūs jau stāvat vai sēžat apli. Skolotājai rokas ir diegu bumba. Tagad viņa sauks kādu no jums vārdā un metis tam bumbu, galu paturot sev. Jūsu uzdevums ir mest bumbiņu tālāk. Jūs varat mest bumbiņu draugam, nosaucot viņu vārdā. Bērns, kurš saņem bumbu, patur no bumbas diegu un iemet to nākamajam grupas biedram, saucot viņu vārdā, kā es pateicu. Spēle būs pabeigta, kad diega bumba būtu paciemojušies pie katra no jums. Aiziet! Es izdomāju jums mīklu. Es zinu, ka jūs varēsiet atminēt. Zilajās debesīs ir dzeltena pankūka. Nu ko, apēdīsim? Nē, jo tā ir pārāk karsta un liela. Kurš zina šo pankūku? Nu kā? Zinat, kas tas ir? Nu, protams, tā ir saule. Un tagad mēs varam nedaudz pakustēties. Paspēlēsim spēli diena un nakts. Kāds pilds saulē? Tieši tā. Vai ne? Diena vai nakti? Dienā. Tad, kad skolotāji jums radīs sauli, jūs staigāsiet un runāsiet, bet kad būs nakts, gulēsiet. Aiziet! Nu kā jums patika mūsu sadarbības spēles? Mums ar Ezīti tas gan palīdzēja. Un ja jums tagad ir laiks, varam parasteikt savus vecākus. Uz lapas ir saule. Katru saules daļiņu jūs izkrasosiet dažādas krasas. Jūsu darbiņus es obligāti apskatīšos kopā ar skolotāju. Paldies jums, bērni! Tiksimies vēlāk! Atā!